Čau, draugi, nu ko, ir 26. datums un jau rītdien sāks tirgot licences uz salacu. Un tas nozīmē tikai to, ka tuvojas laša sezonā. Super. Mēs ar Čomaku esam nolēmuši jau pašos pirmajos datumos braukt uz salacu. Domājam vēl tagad uz kurām zonām. A, B, C vai D zonu. Brauksim 2 dienas, brauksim 3. laikam datumā un brauksim nākamnedēļ, pēc tās nedēļas kaut kāds 7. 8. Tā kā sekojiet līdzi, parakstaties, būs atskaites no salacas, kā mums gāja, ko mēs tur darām, ko mēs tur ķeram vai neķeram. Un tagad sakarā to, ka tuvojās, kā es teicu, lašu sezona, es dodos uz garāžu, mēģināšu salasīt to nepieciešamo, ko es ņemšu līdzi, un obligāti pastāstīšu, parādīšu, ja kādi jautājumi, tad droši rakstat komentārā, visiem atbildēšu. Tiekā! Nu ko, draugi, esmu no garāžas sakrāmējis visu, kas man nepieciešams. Te nezinu, ir viena kaste, otra, maza 3. kastīte, viena lielā. Tas viss mājās būs jāizšķiro, jāsaprot, ko paņemt līdzi, jo mēs plānojam braukt uz 2 dažādām upēm. Viena būs salaca, attiecīgi tur mānekļi ir vieni nepieciešami, un iespējams ieskriesim kādās mazajās upēs pietekās, līdz ar to tur šis te upes platums un nepieciešami mānekļi ir nedaudz savādāki. Tāpēc mēģināšu savākt gan priekš salacas, gan priekš mazās upes vai pietekas, lai saprastu un lai, teiksim, būtu līdzi visi nepieciešami mānekļi. Bet, kā jau mēs zinām, pat ja tev viss ir pietiekamā skaitā, vienalga iebraucot veikalā, tu gribi vai negribi kaut ko tu iegādāsies. Līdz ar to ieķēru vēl vienu kamsinu dziļo. Un to, kas man ļoti, ļoti patīk, man ļoti patīk buks šūpiņi. Šūpiņi ar vienžuburu. Kādam, teiksim, vienžuburu āķi nevisai patīk, bet man liekas, gan ķērāja skaits ziņā ir krietni mazāk, gan arī zivī, ja viņš āķis iedurās iekšā, teiksim, ja normāli copi, tad noiet no zivī no vienžuburā, es teiktu, laikam pat ir sarežģītāk nekā no trojņika. Bet tā, sāksim varbūt ar to, ko es ņemšu līdzi. Attiecīgi es biju parādījis, man ir 2 kāti. Viens ir 3-metrīgais, otrs ir 2,50 kapekām. Attiecīgi īsākais kāds būs mazajām upēm, garais kāds būs salacai, gaujai un šādām te upēm. Kas nepieciešams? Kāds spole, man būs spole, viena man būs susteins 4000, otra rezerves spole būs 4000 Ryobi Zaubers. Tāds nosacīt budžeta klases spole, bet strādā, viss forši zivi tur, bremze šansē, tā kā nav nekādas pretenzijas pret šo te budžeta klases spoli. Tāpēc kāds spole jāapskatās ir auklas kvalitāte, vai pītā nav, teiksim, tādas palikusi pret abrazīvu materiālu, pret ledu vai pret smilti. Tāda bišķi pūkaina, jānogriež nost, attiecīgi kaut kādi 10-15 metri.
un jāuzsien jauna pavada no fluorkarbona, jāuzliek jauna sakabe, attiecīgi, lai būtu 100% sagatavots šīs inventārs lašu sezonai. Par kātu un spolu laikam īsumā tas ir viss. Aukla, manuprāt, bija kaut kāds 1,2 pēc Japāņu šīs te klasifikācijas. Es teiktu, ka man pilnīgi pietiek. Tā kā tagad ārā nav ledus, upei var diezgan smuki un viegli pieiet, tad arī iespējams es salacā braukšu ar īsāku kātu, lai būtu ērtāk un vieglāk staigāt. Jo garais kāds ir ļoti foršs, kad ir jāuztais tālu metieni, kad ir jāapvada viņš ap ledu, vai ap kaut kādu šķērsli, tad, protams, ar garo kātu ir krietni parocīgāk rīkoties. Testa ziņā es teiktu, ka tāds universāls varētu būt līdz 25 gramu, 5,25 kaut kas tam līdzīgs, jā. Jo tie mānekļi, kurus mēs metam iekšā, viņi vidēji ir kaut kādi tie paši 15 grami, 15, 18. Woblerim dažreiz var būt nepieciešams šis te asākas akcijas kāds, jā, lai viņam magnētiskā sistēma nostrādā. Bet, ja strādā ar šūpiņiem, ar vestiniem, ar buksiem, ar akarām, tad, principā, tas metiens sanāk tāds diezgan vienmērīgs, varētu laikam teikt. Un tad šis te kāds, pat ja nedaudz lielāka mānekļa svars, lielāks, jā, teiksim, tas šūpiņš, tas kāds viņu absorbēs, tā kā nebūs nekas traks. Jā, no mānekļiem laikam jāpiebilst no mānekļiem. Visi izplatītākie timoni, timonu kopijas, akaras, kur kādus izmantot, es teiksim, izmantoju vietās, kur es zinu, ka nav ķērājs, lieku oriģinālos timonus vietās, kur iespējams kaut kāds ķērājs, kaut kāds koks ir iestādīts, jā, un ir iespēja pazaudēt šo te mānekli. Es mēģinu izmantot budžeta klases, ja mānekļus, akaras, arī visu ok. Izņemot to vienu gadījumu, kad man bija, kur mazajā upē mamma aizgāja ar visu wobleri, atstājot man uz auklas galiņa tikai vienu lāpstiņu. Jā, tas bija akaras wobleris. Nezinu, vai ar timonu būtu nocīsts tas pats vai nē. Jā, kas to lai zina tagad. Timoni, kamsini, arī kamsinu kopijas. Šādi te. Dziļie un kaut kur man te bija arī. Un oriģinālā versija ir saklā versija. Tā kā arī saklākām vietām, saklie mānekļi, tur, kur ir kāda bedrīte, tur uzliekam dziļo un mēģinam visos horizontos izspēlēt un mēģināt saprast, kur tā zivs stāv, vai viņa piespiedusies pie krasta ir, vai viņa kaut kur aiz akmens, pirms akmens stāv, jau ir pirms kaut kādas krāces. Mēģinam, teiksim, izcopēt visas potenciālās vietas. Jā, ir daži mānekļi arī no slavenā VV krafta, gan mazajā izmērā arī, gan līdzīgi lielajā izmērā. Superīgi mānekļi, kas man patīk. Man patīk šīs te mazās plānās lāpstiņas. Man tā liekas, tas tāds personīgais viedoklis, kad ar šo te plāno lāpstiņu spēle sanāk tāda krietni interesantāk un aktīvāk. Jā, no lētā gala vēl šugariņi. Arī šis krāsojums man ir diezgan iemīlējis esmu šo krāsojumu. Līdz kaut kādiem, kas viņš te ir, SP medium runners ar kaut kādu, 1,5 metrs, ticamāk, viņi iedzīt var. Tāpēc jāpiemeklē ir un jāsalasa mānekļi dažādiem, kā es teicu, dziļumiem un arī dažādām, es teiktu, upes tecējumu straumes ātrumam, jo arī atkal tas tāds mans viedoklis, ātrākai straumei var izvēlēties kaut kādus tos pašus šugarus, tos timonus, jo viņiem tā spēle ātrā straumē
nav pārāk aktīva. Ja mēs iekrāmēsim samērā ātrā straumē kaut kādu šo te vivingru, vivingras voblerīts kāds. Vivingru ar plato lāpstiņu, tad viņam pretestība būs diezgan liela, un šajā te ātrajā straumē viņš būs pārāk aktīvs, un es pieļauju, ka pārāk aktīva spēle zivī var nešķist tik interesanti kā tāda mierīga un tāda vienmērīga spēle. Tāpēc piemeklējiet katrai vietai savu mānekli, kur man patīk lietot šīs te vivingras un līdzīgus arī JB woblerus. Tas ir diezgan šauras vietas, kur dziļums ir otrajā pusē. Kāpēc tādās vietās? Jo viņi samērā ātri iedarbinās, ja, tā teikt, ieslēdzās spēlē savā, iemetot, principā, ar pirmo ietinienu, viņš jau sāk diezgan aktīvi strādāt, un līdz ar to mums ir iespēja ātrāk šo te mānekli iedarbināt, ātrāk iedziļināt viņu un tikt tanī ūdens horizontā, kurā iespējams stāv zivs. Jā, tas īsumā laikam par wobleriem. Jā, protams, bez kamsiniem arī tie paši pontoniņi, jā, arī gan seklie, gan dziļās versijas. Visam ir jābūt līdzi, jo upe nav vienmērīga, ja viņi nav visu laiku, nezinu, pusotru metru dziļumā. Ir kaut kādas bedres pagriezienos pirms krācēm, pēc krācēm. Līdz ar to, lai maksimāli izspēlētu šos te potenciālo zivju atrašanās vietas, ir jābūt dažāda tipa mānekļiem līdzi. Tas ir tas, ko es ņemšu. Es pēc tam parādīšu arī tūplānā kastes, kas kastē būs sakrāmēts. No šūpiņiem, kā es teicu, man patīk buksiņi. Man patīk īstenībā akaras šūpiņi. Diezgan labi viņi forši lido. Jā, viņiem varbūt svars nevienmēr ir, kā norādīts, tur nezinu, 18 grami, jā, bet var tur nostaigāt. Bet kopumā akaras šūpiņi ir vienkārši tāds, forša lieta. Te ir kaut kāda vesela kaudze ar dažādiem mānekļiem. Tas arī būs jāizšķiro. Es skatos, te ir slavenie vestiņu šūpiņi. Šie te. Arī ļoti forši viņi spēlē ātrā straumē. Nav tā, ka viņi pārspēlē. Līdz ar to, tur, kur ir ātrāks ūdens, es viennozīmīgi teiktu, ka vestiņš būtu jāpamēģina. Neaizmirstam, ka dodamies copē pārbaudīt savus āķus. Ne savus, bet uz mānekļiem. Ja nepieciešams, uzliekam jaunus griezuļus, bet riņķus. Uzkabinam jaunus āķus, vai tie būs arī šie te vienžuburnieki no VV Krafta. Vai, nezinu, trīsžubura āķus, BKK, krāsotos, oranžīgos, melnos, kāds kuram patīk. Ja, es arī, teiksim, pieturos pie tādas... Pie tiem, es arī esmu no tiem copmaņiem, kam patīk dažreiz uz mānekļa pēdējo āķi izmantot tieši ar šo te oranžo pārklājumu. Manā skatījumā viņš gan simpātiskāks izskatās šis te māneklis, gan arī zivī tas ir kā papildus tāds akcents un uzbrukuma punkts. Jā, par mānekļiem laikam īsumā viss. Kur viņus glabāt mānekļus? Agrāk es staigāju ar šādu rapolas somu. Jā, pāri plecam viņi pārliekās. Šādi te pāri plecam. Bija ērti. Tā kā galdiņu viņi izklāt. Jā, dažādi nodalījumi, tad apakaļ aizslidināt.
aiz muguras. Bet ilgi staigājot, ja viņi ir piekrāmēti diezgan pilna, tad viens plecs sāk nedaudz vilkt un paliek nekomfortabli. Tāpēc tas, ko es daru pēdējā laikā, es paņemu 2 kastes nelielas. Viena kaste ir veidariem ielikta iekšā starp kaut kādu jaku un veidariem. Un otra ir vienkārši tā apjosta apliekamā, kur arī ir salikta mānekļi. Tu aizmirsu parādīt, parādīšu. Tā, aizskrēju atpakaļ līdz garāžai, atradu to, ko es gribēju parādīt. Šāda te ap vidukla apliekama kaste, kurā ir atverami nodalījumi. Iekšpusē mums ir mānekļi. Un attiecīgi šeit vēl var sakrāmēt kaut kādus sīkumus. Man te ir kaut kādi 3 žuburi. Katram gadījumam, ja nepieciešams nomainīt. Un ir arī gan sakabes iekšā, gan arī, ja nepieciešams, ir šie te mazie riņķīši, lai varētu nomainīt āķi, ja nepieciešams. Es parasti jostas šajā te kastē salieku to topiņu, ar kuru es staigāju gar upi, un kaste, kas ir krūšu nodalījumā, tur ir kaut kāda tāda rezervas mānekļi, ja gadījumā galīgi nekas neķerās, ja, tad ķeros pie tās kastes un mēģinu kaut ko piemeklēt. Te parasti stāv gan wobleri vienā nodalījumā, gan otrā nodalījumā ir dažādi šūpiņi. Tā ir skaitā, kā es teicu, vestini. Šis krāsojums man ļoti patīk, un vēl ir tāds sarkanīgi oranžs, tāds ugunīgi ar melnu, tāds melni sarkans, kaut kāds melni oranžīgs. Tas arī man ļoti stipri simpatizē. Jā. Ir vēl ne šāda tipa kaste, bet tāda plakanā. Uz doto brīdi, es saprotu, viņi ir izņemti no ražošanas un viņu ir diezgan sarežģīti atrast. Cik es paskatījos, daudzi tādu izmanto, un es pieļauju, ka tas ir tāpēc, ka šī te kaste, kad viņa ir uz vidukļa, viņa tomēr palielina jūsu izmēru, un dažreiz tā, kad ejot, jā, vai makšķeri tinot, jā, tad viņa nedaudz traucē. Bet, viņa var paslidināt aiz muguras, un tad atkal viss ir ok. Te ir vēl viena pīča, jā, viens tāds maziņš nodalījums, kurā var ielikt, nezinu, šie tad ies tur neies, šie tur neiet, bet, ir paredzēts iestiprināt knaivlītes, lai būtu operatīvi pie rokas pieejams uzpariktē, lai zivī no mutes izņemtu āķi. Jā, knaivlītes arī ir obligāts, gan zivi atbrīvot no āķa, gan arī nepieciešamības gadījumā nomainīt āķi kādam māneklim, jā. Tā kā paņemam, noņemam no āķi, uzliekam citu, jaunu, svaigu, taisnu un sopējam tālāk. Tas īsumā laikam viss. Jā, vēl viena lieta. Viens labi zināms makšķernieks, Vladimirs Žiļinskis, bija ielicis video, atstāšu linku zem savējā video aprakstā. Forši pozitīvi jaunumi tiem, kas plāno doties medīt lašus. Jo, labi, tāds neliels tīzerīts varbūt tās, jā, kad šogad pēc atskaitēm ir ienākuši krietni vairāk zivis. Cik vairāk konkrēti apskaties viņa video, manā skatījumā ļoti pozitīva informācija, un es ticu, ka iespējas katram tikt pie sava kārotā laša būs krietni vairāk nekā pagājušajā sezonā. Tāpēc jauns gads, jaunas cerības, jaunas apņemšanās, un es dodos uz mājām
krāmēt visu nepieciešamo, likt pa kastēm, šķirot, mainīt āķus. Un 2. datumā mēs dodamies Lašos, 3. datumā mēs dodamies Lašos, 7. datumā laikam mēs dodamies Lašos. Rītdien sāk tirgot, rītdien sākās loterija, tā teiksim, jā, rītdien 27. datums, 9:00 sāks tirgot licences uz salats upi, salats šo te lašveidīgo zivu ķeršanai, un mēs jau 8:59 būsim pie datoriem, pie telefoniem, mēģināsim tikt pie kārotajām biļetēm uz to zonu, ko mēs būsim izvēlējušies. Cerams, ka mums sanāks, cerams, ka neizpirks visas biļetes, un tad mēs ar Čomu, ar Arni dosimies meklēt šo te foršo smuko zivi, un noteikti būs arī video. Vienalga, būs zivis, mums nebūs, parādīšu, kā ir pie salacas, kāds ir ūdens, kā uzvedās mānekļi. Skatāties visus cilvēkus, visus copaņus, kas dodās pie lašveidīgo upēm, jo katrā video mēs ieraugam kaut kādas interesantas lietas, vietas, tas viss atliekas atmiņā, jā, un pēc tam nākamreiz atnākot pie citas nepazīstams upes, tu atceries, ka kaut kā līdzīgi tu redzēji, bija kaut kāds akmens vai bija kaut kāds tāds mutulis, un pie viņa, teiksim, tas copmans bija dabūjis zivi, un tad tu nedaudz tā kā saliec to bildi kopā, sāc izprast labāk upi, sāc viņu jau lasīt, un līdz ar to pienākot pie jebkuras citas upes, tu jau varēsi ar lielāku varbūtību pateikt, kur var būt zivs, kur atkal viņas varbūt neuzturās, jā. Tāpēc skaties video, paraksties, iekomentē to, kas tev likās svarīgs, vai varbūt to, ko es nepateicu. Ja ir kādi jautājumi, droši rakst komentārā, atbildēšu, un tiekamies pie ūdeņiem un copiem līdz pēdējiem metienam.